Šovakar raidījumā. Kas jāliek iekšā ārkārtas gadījumu somā? Kāpēc pilsētas autobusos pasažieri netiek ielaisti iekšā pirms reisa sākuma? Daudz ir dzirdējuši par ārkārtas gadījumu somu. Tā ir soma, kurā salikts nepieciešamākais, kas var noderēt evakuācijas gadījumā. Arī Jēkabpils novada civilās aizsardzības inženieris Ilmārs Luksts aicina iedzīvotājus sagatavot šādu somu, jo nekad nevar zināt, kurā brīdī ģimeni var skart krīzes situācija. Kādas mums mēdz būt krīzes? Mums krīzes daudz dažādas var būt. Meža ugunsgrēki, plūdi, ilgstoši elektrības atslēgumi, kā arī šobrīd aktuāli un būtisks jauns krīzes veids ir aktualizējies militārs iebrukums. Un jebkuru šo krīzi daudz veiksmīgāk var pārvarēt, ja iepriekš esam gatavojušies. Un, ja esam sagatavojuši somā sev kaut nelielu priekšmetu daudzumu, šī ir mana versija. Šai somai katram viņa var būt savādāka. Daudz ko vēl var klāt likt, bet jāatcerās viena lieta. Šai somai jābūt nesamai. Tiem priekšmetiem viņi nedrīkst būt tik smagi, lai jūs viņu nevarat panest. Un vēl viena lieta ir tāda, ka šī nekādā gadījumā nav mukšanas vai kaut kāda bēgšanas soma. Šī ir krīzes pārvarēšanas soma, lai jūs veiksmīgi varētu pašvaldība vai atbildīgie dienesti nogādāt evakuācijas, piemēram, kādā punktā vai īslaicīgās izmitināšanas punktā. Ieteicams somā vispirms ievietot ūdens necaurlaidīgu maisu, kurā likt visus priekšmetus, lai tie nesamirktu. Pirmā lieta, ko lieku somā, ir rezerves drēbes, zeķes, ja nepieciešamas gadījumā, lai varam nomainīt uz sausām, tīrām drēbēm. Un arī atsevišķā maisiņā viņas ūdens izturīgā ieliktas. Tāpat ļoti svarīgas ir higienas preces, mitrās salvetes, zobu birste, zobu pasta un šķidrās ziepes, ko arī vēlams ievietot atsevišķā maisiņā. Tāpat somā jāiekļauj pārtikas produkti. Svarīgākais ir, lai tie produkti būtu ar ilgu uzglabāšanas termiņu un lai pagatavošana neprasītu pārāk lielas pūles. Un manā variantā šeit ir konzervi, tēja, kafija, rieksti, rozīnes, batoniņi, cepumi un, protams, pats svarīgākais ir ūdens. Ūdens šeit man ir tikai 1,5 litra, bet, kā zinām, 3 diennaktīm ir nepieciešami vismaz 9 litri ūdens, tāpēc man risinājums šeit ir ielikts ūdens attīrīšanas filtrs, ar kura palīdzību varam attīrīt papildus ūdeni, cik viņš ir nepieciešams. Pārtikas produkti arī tiek ievietoti atsevišķā maisiņā, lai somā būtu vieglāk atrast. Vienu ūdens pudeli es atstāju ārpusē, viegli pieejamā vietā, lai nav visa soma jāpārcelā, kad gribas padzerties. Tāpatās arī dažus uzkodas enerģijas batāniņus atstājam somas ārpusē. Tāpat ir vajadzīgi trauki. Vēlams izmantot metāla krūzi, jo tā neplīst un uz tās var uzsildīt ēdienu. Tāpat nepieciešama karote, dakšiņa, bļoda un spirta plītiņa. Arī šos priekšmetus vēlams likt atsevišķā maisiņā. Ļoti būtiska somas sastāvdaļa ir aptieciņa. Pirmās palīdzības aptieciņa jākomplektē katram pašam sava. Pēc savām nepieciešamībām, pēc tiem medikamentiem, ko varbūt ikdienā lietojam. Bet tie pirmie, tādi nepieciešamākie līdzekļi, protams, ir leikoplāksteris, nospiedošie pārsēji, marles, pretdruģu zāles, vēdera zāles. Šeit arī man ir šūšanas komplekts, ja no inventāra kaut kas saplīs, lai viņu var sašūt. Kā arī šeit man ir ūdens attīrīšanas tabletes. Tas arī ir labs līdzeklis, lai attīrītu ūdeni un lai sev līdzi nav tik daudz ūdens jānes svars. Ārkārtas gadījuma somā jāiekļauj pieres lukturītis, saliekamais nazis, izolenta, kabatas salvetes, šķiltavas, tāpat noteikti jābūt blociņam, kurā pierakstīta svarīgākā kontaktinformācija un zīmulim, jo tas rakstīs jebkādos laika apstākļos. Jāieliek arī baterijas un jācenšas, lai visas ierīces, kas ir somā, darbotos ar viena tipa baterijām. Tad viens no svarīgākajiem, būtiskākajiem priekšmetiem ir radioaparāts. Radioaparāts, kurš ir darbināms uz baterijām. Radioaparāts, kāpēc ir svarīgs? Tādēļ, kad krīzes gadījumos visu informāciju gan par notikušo, gan par iedzīvotāju rīcību varēs uzzināt, klausoties radio. Tad visu informāciju, uzticama informācija būs saņemama no Latvijas radio visiem kanāliem Latvijas radio 1, 2, 3, 4.
Vēl ļoti būtiski iekļaut somā Latvijas karti, folijas segu, rezerves akumulatoru ar vadu, kā arī pašaizsardzības līdzekli. Tāpat jāņem līdzi dokumenti. Šī lieta neiet mums somā. Šī lieta ir domāta, lai viņu varētu pakarināt kaklā. Šeit man ir mana ID karte, pase, un arī šeit būtu labi glabāt arī nelielos nominālos skaidru naudu. Ja kādam iedzīvotājiem ir jautājumi par ārkārtas gadījumu somu un priekšmetiem, ko tajā nepieciešams iekļaut, var zvanīt Ilmāram Lukstam, kurš pastāstīs un atbildēs uz visiem neskaidrajiem jautājumiem. Civilās aizsardzības inženiera tālruņa numurs ir 25 671 222. Jēkabpilī pilsētas maršrutu autobusu pasažieri nereti sastopas ar situācijām, kad autobuss reises sākuma pieturā ir ieradies ātrāk, bet pasažierus iekšā nelaiž līdz brīdim, kad jāuzsāk reiss. Lai gan šoferis ir netālu no pieturas, viņš durvis pasažieriem atver tikai brīdi pirms reisa attiešanas. Augstā vējainā un lietainā laikā tas rada neērtības, jo pasažieriem ir jāsalst. Šonedēļ šāds gadījums bijis Pils rajona pieturā. Es ar vīru redzam, ka stāv autobus un tur pieturā stāv bērns. Vīrs pieklauvē pie autobusu durvīm un teica šoferim, lūdzu atveriet durvis, jo stāv bērns, ielaidiet viņu iekšā. Autobusa šoferis teica, ka tas nav viņa problēmas, lai nāk tuvāk laikām. Un aiztaisiet cietas durvis un viss. Bet, bērns, tiešām, lietus lija, jūs redzat, kāds lietus bija no rīta. Šausmīgs. Filmēšanas brīdī konkrētajā pieturā nebija šādas situācijas. Otrā maršruta autobuss ieradās tikai brīdi pirms reisa sākuma, uzreiz atvēra durvis un ielaida visus pasažierus. Tomēr ir gadījumi, kad autobuss stāv pie pieturas vairākas minūtes, neielaižot cilvēkus. Uzņēmumā Sijā Jēkabpils autobusu parks skaidro, ka tas nav pārkāpums, jo brīdī starp reisiem šoferiem ir jāveic citi pienākumi. Sabiedriskā transporta pakalpojuma likums, gan arī autopārvadātāja likums liek mums tirgot biļetes uz reisiem. Autobusu vadītājiem, lai sāktu nākamo reisu, noteikti ir jāpāreģistrējas kases aparātā, lai varētu šo biļešu izsniegšanu nodrošināt. Un tāpēc, viņiem tātad beidzoties galapunktos ir jābūt pārtraukumam, lai pārslēgtu reisus. Cita lieta, protams, varētu teikt, ka var ielaist pasažierus iekšā un pēc tam tirgot, bet tad nav viennozīmīgi iespējas nokontrolēt visu, vai visi ir paņēmuši šo biļeti. Tajos gadījumos, kad pēc reisu pārslēgšanas vēl paliek laiks līdz nākamajam reisam, autobusa vadītājs ir tiesīgs šo laiku izmantot atpūtai. Ņemot vērā, ka darba likums paredz arī autobusa vadītājiem, ka viņiem ir jābūt šim brīvajam laikam, kad viņi spēj atpūsties starp darba pienākumu veikšanu, autobusa vadītājiem ir ierēķināti atpūtas brīži starp reisiem, un viņi šo laiku var izmantot pēc saviem ieskatiem, respektīvi arī atpūsties, lai pēc tam nodrošinātu kvalitatīvāku darbu. Uzņēmumā arī norāda, ka tad, ja laika apstākļi ir ļoti slikti un starp reisiem ir ilgāka pauze, šoferi mēdz ielaist pasažierus iekšā autobusā arī pirms reisa sākuma. Vislielākās neērtības pasažieriem ir tajās pieturās, kurās nav nojumes. Tādēļ uzņēmuma vadība sola aicināt pašvaldību ierīkot pieturvietu nojumes tur, kur tādu vēl nav. Jēkabpilī un Līvānos uzsākta sabiedriskā apspriešana projektam Latgales reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2024. – 2030. gadam. Projekts ietver tehnisko un organizatorisko risinājumu pilnveidošanu, un tā mērķis ir veicināt aprites ekonomikas principu īstenošanu reģionā. Iedzīvotājiem būs iespēja uzzināt par atkritumu apsaimniekošanas plānu un izteikt savu viedokli 22. aprīlī, piedaloties sanāksmē, kurai varēs pieslēgties arī attālināti Zoom platformā. Savukārt līdz 29. aprīlim interesantiem ir iespēja uzdot savus jautājumus e-pastā. Sīkāka informācija portālā Jēkabpils laiks. Saskaņā ar Latvijas Lielo pilsētu asociācijas pieejamo informāciju, demografiskās prognozes Latvijas valsts pilsētām līdz 2030. gadam ir pesimistiskas.
paredzēts, ka Jēkabpilī nākamo 6 gadu laikā iedzīvotāju skaits saruks par aptuveni 16%. Tas nozīmē, ka Jēkabpils pilsētā varētu dzīvot tikai 17,000 iedzīvotāju, jo saskaņā ar 2022. gada datiem Jēkabpilī dzīvoja vairāk nekā 21,000 iedzīvotāju. Latvijas Lielo pilsētu asociācijas biedri ir 10 lielākās Latvijas pilsētas, un tikai 3 no šīm pilsētām prognozēts iedzīvotāju skaita palielinājums – Jūrmalā, Valmierā un Ogrē. Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas 7. klavieru klases audzēkne Milena Černova devās uz Rīgu, lai piedalītos pianista Andreja Osokina rīkotajā jauno pianistu meistarklasē. Pasākumā piedalījās tikai 9 jaunie pianisti no dažādām Latvijas mūzikas skolām un mūzikas vidusskolām. Milena izcīnīja savu vietu konkursā, sūtot spēlēto skaņdarbu video un motivācijas vēstuli. Meistarklases vadīja pazīstamie pianisti Sergejs Osokins, Andrejs Osokins un Emīla Dārziņa mūzikas skolas pedagoģe Ilze Treija. Meistarklašu noslēgumā notika dalībnieku un Andreja Osokina koncerts. Gan meistarklases, gan koncerts bija daļa no Osokina brīvības festivāla Ukrainai. Milena parādīja spilgtu sniegumu gan meistarklasēs, gan koncertā. Līdz šim Zasas ciemā siltumapgādes pakalpojumu daudzdzīvokļu mājām nodrošināja Zasas pagasta pārvalde, bet Jēkabpils novada domes sēdē nolemts, ka turpmāk tos nodrošinās SIA Aknīstas pakalpojumi. Šis lēmums palīdzēs panākt siltumenerģijas pakalpojuma efektīvāku veikšanu, kā arī optimālu izdevumu veidošanos. Aknīstas uzņēmumam lietošanā tiks nodota Zasas katlu māja kopā ar apkuras sistēmas aprīkojumu, katlu mājas laukumu, nožogojumu, siltummezgliem, siltumtrasēm un siltumskaitītājiem. 30. martā 10:00 Salas vidusskolas sporta zālē būs lieldienu florbola turnīrs 5x5. Piedalīties var ik viens florbola cienītājs. Komandām jāpiesakās līdz 29. marta 21:00. 30. martā 17:00 Jēkabpils pilsētas bibliotēkas izstāžu un tikšanās zālē norisināsies dzejas un mūzikas cikls Dzejas arborētums kopā ar dzejnieku Arvi Viguli. 31. martā no 9:00 līdz 15:00 Jēkabpilī Kenaparkā būs lieldienu svinēšana un lielās dienas Raibēs pavasara tirgus. Pasākumā būs rotaļas, dejas, visiem iemīļotās lieldienu tradīcijas, sportiskas aktivitātes un citas nodarbes. Savus amata darinājumus un mājražojumus Andelēs tuvi un tāli tirgotāji Raibējā pavasara tirgū uz Dambja ielas un Kenaparka teritorijā. 31. martā 11:00 Biržu Tautasnamā norisināsies lieldienām veltītas aktivitātes visas dienas garumā. No rīta Tautasnamā būs lieldienām veltīts dambretes turnīrs, kur dalībnieki tiks sadalīti 3 vecuma grupās. 12:00 pie Biržu Tautasnama svinētāji aicināti uz dažādām aktivitātēm, bet 16:00 Tautasnamā tiks rādīta animācijas filma bērniem Baisule. 31. martā 13:00 Viesītes evaņģēliski luteriskajā baznīcā būs klausāms lieldienu koncerts. Savukārt 1. aprīlī Muzeja Sēlija parkā norisināsies pasākums Lieldienu trakumi Pūces skolā, līdzi jāņem krāšņas lieldienu olas. 1. aprīlī 13:00 Aknīstē Bērnu un jauniešu centra struktūra vienībā norisināsies pasākums ģimenēm ar bērniem Lieldieniņas joku dienā. Būs dažādas aktivitātes kopā ar bērnu centru Palla un koncerts. Līdzi jāņem lieldienu olas, kuras tiks izmantotas gan izstādei, gan ripināšanai. 31. martā un 1. aprīlī daudzos Jēkabpils novada pagastos notiks lieldienām veltīti pasākumi. Tādi būs piemēram Zīlānos, Salā, Gārsenē, Atašienē un citos pagastos. Ar visiem veltītajiem pasākumiem var iepazīties Jēkabpils novada kultūras pārvaldes mājaslapā. No 1. līdz 30. aprīlim Sēlpils Tautasnamā varēs aplūkot Viesītes mūzikas un mākslas skolas un Salas mācību klases audzēkņu darbu izstādi. 1. aprīlī 16:00 Kruspils kultūras centrā izskanēs koncerts Uz gaismu ved mans ceļš. Pavasarīgs sveiciens! Vai tu esi gatavs pati terases sezonas atklāšanai?
Aicinām tevi 6. aprīlī ar visu ģimeni apmeklēt mūsu patas terases sezonas atklāšanas svētkus. No 10 līdz 14 katram būs iespēja izgatavot savu putnu būrīti. Uz vietas būs iespējams uzzināt visu nepieciešamo par terases dēļiem, kā arī tos iegādāties ar 25% atlaidi. Tiekamies 6. aprīlī tev tuvākajā pata veikalā.